Labvakar, esam laikam viena no pirmajiem, kas ir šobrīd nesen dibinātajā studijā TV Jūrmala. Un mūsu saruna ir par Jūrmalas kultūru, vidi un arhitektūru. Kopš tā brīža, kad tika nodibināta Jūrmalas pilsēta, un tas ir 1959. gads. Līdz ar to sarunas tēma ir par to, ko vēsturnieki sauc par padomu okupācijas laiku, un kur mūsu sarunas biedri ir šobrīd šeit. Es iepazīstināšu Velta Holcmana, arhitekti, bet rīdzinieci, ne jūrmalnieci. Arturs Catūrovs, arhitekts, jūrmalnieks. Labvakar. Baiba Vērpe, arhitekte, arhitektūras pētniece un arī jūrmalniece. Un es esmu Rihards Petersons, jūrmalnieks, bet mākslas zinātnieks. Un mēģināšu šodien arī vadīt šo sarunu. Un saruna tātad atgādinot vēlreiz ir par, patiesībā tādās lielās līnijās par laiku pēc Otrā pasaules kara, kas arī visā pasaulē ir laiks, kad top jaunas ēkas, sabiedrība ceļ optimismu pilnus pilis un mērķus tam, lai beigās tomēr sasniegt kaut ko pozitīvāku un labāku, jo abi kāri, gan pirmais, gan otrais cilvēkos ir izraisījis daudz ciešanu un pesimismu. Un šī arhitektūra ir saistīta ar to, ko dēvē par modernisma kustību arhitektūras vēsturē. Un tā ir gadījies arī, ka mēs šeit pie galda esošie sarunu biedri esam saistīti ar organizāciju, kas saucās Dokomomo. Un man ir lūgums Veltai varbūt atšifrēt to, kas tā ir par organizāciju un kādi ir tie mērķi un vai tas atbilst arī tam, par ko mēs varētu šodien runāt saistībā ar Jūrmalas pilsētu? Jā, tieši tā 1988. gadā Nīderlandē tika izveidota šī starptautiskā organizācija, kuras mērķis, vai pareizāk sakot, kuras nosaukums ir modernās kustības celtņu un vietu dokumentēšana un restaurācija. Un drīz pēc šīs starptautiskās organizācijas nodibināšanas mūsu profesors Jānis Krastīņš, arhitekts, ierosināja izveidot Latvijas grupu un pievienoties šai starptautiskajai organizācijai. Sākotnēji viņa aicinājumam atsaucās pietiekami pazīstama arhitekta Latvijā. Tas ir Jānis Dripe, Jānis Lēnieks, Sergejs Ņikīferovs, arhitekta Ligita Silkāna, Zanda Redberga, Viktorija Barinova un arī mākslas vēsturnieks Rihards Petersons. Šīs grupas mērķis tanī brīdī bija dokumentēt starpkaru arhitektūras attīstību Latvijā. Un šis pētījums veiksmīgi noslēdzās ar lielisku nacionālo reģistru, kas ir redzams šeit uz galda, kurā ir apskatīti 57 Latvijas objekti. Paldies, Rihard, jā. Un mainījās, tā kā bija viens darba posms noslēdzies, tad pēc zināma laika profesors Jānis Krastīņš nolēma stafetes kociņu nodot kādam citam, no citas paaudzes, un par Latvijas darba grupas koordinātoru 2010. gadā kļuva Rīgas Tehniskās universitātes profesore, arhitektūras fakultātes prodekāne Sandra Treja. Uzreiz notika, varētu teikt, tāda grupas pārstrukturēšanās, jo ieplūda grupā jaunākas paaudzes cilvēki, lielākoties tie bija no fakultātes, tad tur pievienojās arhitekte Anita Antenišķe, arhitekte Agatēniņa, arī fakultātes dekāns, profesors Uģis Bratuškins, arī jaunie mācību tādi censoņas, kā arhitektūras doktorante Baiba Vērpe un Līva Garkāja, un arī, cik man zināms, Artūrs Catūrovs tomēr vien brīdi bija klāt pie mūsu sapulcēm, kā arī jaunā, man liekas, arhitektūras studente Luīza Aizpūra.
Un arī mums bija daži vēsturnieki, kas diezgan tādi pasīvi bija, bet bija tādī pulciņā pievienojās, manuprāt, arī Karīna Horsta no Mākslas akadēmijas. Jā, Karīna bija. Jā, Hermansone. Bet viņi, diemžēl, mākslas vēsturnieki bija diezgan pasīvi šī mūsu sarunās. Lūk, un Sandra Strejas pētījuma objekts kļuva pēc otrā pasaules kara arhitektūra, tad tā saucamā padomju laika modernā arhitektūra, tās daudzveidība, kas tajā laikā pēc kara tika ārkārtīgi veiksmīgi visā, ne tikai Padomju Savienībā, bet arī Padomju Latvijā attīstīta. Un arī mēs nolēmām veidot diezgan līdzīgu nacionālo reģistru, kā tas bija 90. gadu beigās. Un mēs sākām sastādīt tādu sarakstu, kas varētu parādīt to plašo, daudzveidīgi, tipoloģiski plašo objektu, dažādu objektu, gan arhitektūras, gan mākslas pieminekļu objektu sarakstu. Godīgi sakot, tas darbs ritēja ļoti lēni, bet tādu stimulu šai grupai kļūt aktīvākai bija 20. gada paziņojums par to, kad ir jānojauc Elizabetes ielā 2 centrāla komitejas bijusī ēka, lai tur varētu uzcelt Rīgas koncertzāli, un tas izraisīja tādu publisku neapmierinātību arhitektu vidū, un tā arī savā ziņā bija tāda motivācija sākt pētīt par šos objektus tā dziļāk. Mūsu darba grupa iesniedza projektu Valsts kultūra kapitāla fondā, norganizēja tādu 5 cilvēku pētnieku tādu sarakstu, un mēs sākām intensīvi strādāt pie šī saraksta, lai izpētītu dažādas tipoloģijas ēkas. Un kā par brīnumu mēs secinājām, ka ārkārtīgi daudz ēku atrodas Jūrmalā. Līdz ar to mēs esam šeit, lai runātu beidzot par tiem objektiem, kas ir radīti Jūrmalā. Un kāpēc viņi radās tik koncentrētā veidā tieši Jūrmalā, to droši vien jau mēs sarunas gaitā uzzināsim. Man tikai jānoprecizē, ka modernisma arhitektūra ir arī 20. un 30. gadi. Lai nebūtu nedomāt tā, ka te ir un tikai par pēckaru Otro pasaules kara periodu, ja? Jā, es jau minēju, ka šī organizācija, kas Nīderlandē nodibinājās, viņa sākotnēji arī bija tendēta uz to, kad jāapskata starpkaru periodu ēkas, ne tikai kā Latvijā, bet arī, protams, visā Eiropā. Un tas bija tas pirmais solis. Pēc tam arī starptautiskās organizācijas sāk lēnām pievērsties dažādu citu periodu ēkām, kas ir pēc Otrā pasaules kara radītas. Līdz ar to Jūrmalā modernisms ar šo iedzienu varētu arī, teiksim, ēkas ielikt arī, ja to sarakstu mēs koriģējam un taisam arī 20. 30. gadu atsevišķs objekts, kas atbilst tipoloģiski tam priekšstatam par arhitektūras to izteiksmību. Jā, tas pirmais nacionālais reģistrs bija ļoti plašs, viņš ietver 57 objektus, bet, kā Rihards atzīmē, tur te vai nav neviena objekta no Jūrmalas. Jā, es pilnīgi piekrītu, mēs varam atgriezties, un tas tikai paplašinās to sarakstu. Labi, esam vienojušies, ka tomēr runājam par laiku pēc 1959. gada. Tātad Jūrmala tiek izveidota. Mans subjektīvs viedoklis ir tāds, un es lūkšu tālāk turpināt, ir tāds, ka tas ir, šī pilsēta ir tāds, tāds padomju laika tipisks objekts, jo tika apvienotas 3 pastāvīgas pilsētas līdz tam – Ķemeri, Sloka, Kaugur var pievienot klāt un Rīgas Jūrmalu. Un no tāda viedokļa iespējams, ka tur ir kādas labas lietas, un to mēs droši vien vienosimies, jo tad tur varēja šo attīstību, tā teikt, veidot atbilstoši
līdzekļi nāca un vēriens bija. Bet tai pašā laikā, ja mēs tagad runājam, kas ir jūrmalnieks, tad līdz šim brīdim, kā tas varētu būt citviet Latvijā, teiksim, cēsinieks, kuldīdznieks, aizputnieks, jebkura cita mazpilsēta, kurai ir savs vēsturiskais centrs un cilvēki apzinās to vietu gan vēsturiski, gan arī teritoriāli, tad jūrmalnieks, ķemernieks ir vienlaikus, bet vai viņam ir maz liela interese un vēlēšanās iedziļināties, teiksim, Buldoru vai Priedainas jautājumos. Tā pašā laikā arī tie, kas ir, teiksim, es dzīvoju Buldoros, protams, es zinu slocinieki, sloka, bet es pēdējo reizi laikam slokā pat neatceros, kad es esmu bijis. Un tā, man liekas, ir viena negatīva lieta, tā ziņā, ka tāds lokāla patriotisms, kas katrai vietā ir tomēr vajadzīgs, ka viņš tā kā drusku pietrūkst. Bet tā vai citādi, tātad 1959. un 60., 70., 80. gadi. Varbūt, kad jūs arī varat kaut kā novērtēt šo pilsētas dibināšanu un izteikties. Jā, novērtējot dibināšanu, pieminot Ķemerus un Sloku un Rīgas jūrmalu, es gribu pateikt, ka tādi aizmetņi par to, ka tas tomēr ir vienota teritorija ar vienotu kaut kādu attīstības virzienu, to iezīmēja jau Pēteris Belte savā grāmatā Rīgas jūrmalas un Slokas un Ķemeru pilsēta ar apkārtni. Absolūti fantastisks 1935. gada izdevums, un faktiski tā ir mana kā jūrmalas pētnieces Bībele šī grāmata, un es nezinu, kāda būtu zinātniskā, pētnieciskā vide jūrmalā, ja nebūtu šī izdevuma. Līdz ar to es gribu pateikt, ka jā, es to saredzu, ka tie aizmetņi, kas notika apvienojot 59. gadā šīs trīs faktiski neatkarīgās pilsētas, tas jau, tā ideja jau bija sen. Un turpinot nedaudz par Pēteri Beltu, gribētu arī šīs sarunas laikā pieminēt, ka viņam pirms mēneša apritēja 160. jubileja Pēterim Beltam kopš viņa dzimšanas. Tātad viņš dzima 1862. gada 29. oktobrī. Un šī Pēteris Belta patiešām bija fantastiska persona jūrmalā un tiešām atstājas fantastisku mantojumu. Man liekas, ka tas, ka padomju periodā 59. gadā viņi tika oficiāli apvienot kā viena pilsēta, tas bija tikai ļoti loģisks solis. Tieši, ja mēs skatāmies uz šo teritoriju kā kurortu. Tātad, ja kurortu gribēja attīstīt un tiešām profesionāli attīstīt, tad tā teritorija bija jāapvieno. Tas, kā tas šobrīd izskatās, uz šo brīdi, kā attīstās Sloka un Ķemeri, viennozīmīgi es varu pateikt, ka šobrīd šo triju apdzīvotu vietu apvienošana šobrīd šīm vietām tieši Slokai un Ķemeriem ļoti kaitē. Jo lielākā tiešām uzmanība ir uz Rīgas jūrmalu, bet arī padomju laikos īstenībā tā attīstība bija ļoti, es pat teiktu, ļoti gudra. Ja mēs skatāmies, kā pēc tā 59. attīstīja gan Sloku, gan Ķemerus un Rīgas jūrmalu, un es ļoti gribētu šeit rehabilitēt vai arī, teiksim, tiešām paslavēt un tiešām ļoti atzinīgi izteikties par Kauguru lielmēroga dzīvojamo māju masīviem, jo es saprotu to, ka tā ir tā vieta, tās ir tas dzīvojamais fonds, ko izveidoja, lai nodrošinātu dzīvokļus šiem te kurorta un arī Slokas papīra fabrikas tātad strādniekiem un, teiksim, apkalpojošam personālam. Un ja nebūtu tādu Kauguru, tad īstenībā gan Ķemeri, gan arī Rīgas jūrmalas vēsturiskā daļa būtu daudz vairāk apbūvēta ar šiem te lielmēroga dzīvojumiem masīviem un iedomājieties tas, kas ir Kauguros sacelts faktiski uz
neapgūtas zemes, tā būtu izkaisīts visur par Rīgas jūrmalas daļu. Tāpēc padomu laikos tā attīstība manā uztverē ir vērtējama kā ļoti, teiksim, no tā lielā, no tā ļaunuma vai no tās kaut kāda disbalansa, kas ir arhitektūras mērogā, es uzskatu, ka tas bija vissaudzīgākais variants. Ja? Cita lieta pilnīgi ir, kā tas izskatās šobrīd. Iesim pakāpeniski uz priekšu, jā. Es, protams, par Kauguriem, ja reiz iesākts runāt, domāju drusku savādāk, un ne tikai arhitektūras viedokļi, bet 60. gadu pirmā puse bija tie gadi, kad patiesībā Latvijā notika pēdējā īpašuma nacionalizācija, jo uz Kauguriem pārvietoja ne tikai tos strādniekus, bet uz Kauguriem pārvietoja arī vienu lielu daļu jūrmalniekus, kuriem īpašums noņēma, jo izrādījās, ka tur kvadratūra bija pat daudz, vai vēl kaut kas tāds. Nu, un tad tieši šie strādnieki, mēs viņus devējam laikam par migrantiem arī savā ziņā, jo attīstot šo te rūpniecisko rajonu, tīpaši Slokā, kur nebija tikai papīra fabrika viena. Tā kā, bet tā ir cita tēma drusciņa, vai ne, tā ir tā sociālā vēsture drusku un tā. Artur, par 59. gada lēmumu izveidot vienotu Jūrmalas pilsētu. Jums ir kāds arī viedoklis? Mans viedoklis ir, ka man šķiet, ka tas bija vairāk tāds padomju okupācijas iestādēm izdevīgs lēmums apvienot, organizēt teritorijas, ka, protams, ka tas nenāk pa labu ne Jūrmalai, ne Ķemeriem, ne Kauguriem manā skatījumā, bet, protams, ka tanī laikā tur bija savu plusi, ko tur viņi savas saimnieciskās lietās izmantoja, ko arī Baiba minēja, ka tāpat kaut kur jau vajadzēja tos strādniekus un apkalpojušo personālu izmitināt, bet no šī brīža viedokļa tas velk Jūrmalu atpakaļ, tas kaitēja arī Ķemeriem un Sloka arī ir faktiski tāda mirusi pilsēta. Kaugur tas ir apmēram puse Jūrmalas iedzīvotāju skaitliski, jā. Caurmērā kaut kāds 60 000, tā Kauguros ir kaut kur tūp pie 30. Tā ir pilsētā savā ziņā arī tā var teikt. Šobrīd Kauguri ir absolūts pilsētas centrs. Jā. Ja mēs skatāmies no visas šīs sociālās un sadzīves arī tā līmeņa, Kauguri ir pilsētas centrs. Bet īstenībā mēs to tā neuztveram, gan arī iedzīvotāji, kas dzīvo citur, gan arī iebraucēji un turisti, protams, tā neuztver. Līdz ar to, protams, tā situācija ir ļoti īpatnēja un tiešām ar mūsdienu skatu, kas notiek šobrīd Slokā un Ķemeros un Kauguros, lietas ir pilnīgi savādākas, bet es kā kurortu pētniece, gribu pateikt, ka ja tas mērķis un tā doma bija attīstīt kurortu Jūrmalā padomu laikos, tad kurortam šī apvienošanās viennozīmīgi nāca par labu. Bet šobrīd sakarā ar to, ka kurorta koncepcija, gan kurorta status Jūrmalā ir ļoti stipri apšaubāms, jo īstenībā kurorta, jo tas ļoti, es esmu pārliecināta, ka šobrīd Jūrmala nemaz neatbilst kurorta statusam, un par to liecina kurorta objektu esība vai neesība vai izmantošana. Jā. Bet, ja runājam arī par šiem dzīvojumiem rajoniem, kurus droši vien bez tiem nevarēja iztikt, ir jau vēl arī cits variants bijis. Tas ir dubultos ir tāds mini, tad būduros ir, tad ir, kur zvejnieku kolhos uzvar, jā, tādi pudurīši, arī ar daudz stāvu namiem un tā, vai ne, tur arī tipveidi un tā, bet, ir vēl, teiksim, es domāju, vēl cits variants, kā koncentrēt, apvienot un nodrošināt cilvēkus ar dzīvokļiem. Jā, bet Rihard, cik būtu lieli tiešām šie tevis nosauktie rajoni ar dzīvojamajām mājām, padomu bloku mājām, ja nebūtu Kauguru. Īstenībā tad tiešām tā koncepcija bija pamazām nomainīta apbūve, bet tad īstenībā uz 91. gadu, ja nebūtu Kauguru masveida apbūves, tad būtu tā Rīgas Jūrmala būtu tiešām, vēl vairāk nopostīta tā vēsturiskā apbūve. Tāpēc īstenībā tomēr tie Kauguri ir, ja mēs skatāmies uz kopējo šo te bildi, tad tiešām paglāba Rīgas Jūrmalas vēsturisko apbūvi
no ļoti lielas, vēl daudz lielākiem postījumiem. Tas ir mans skatījums un, protams, šobrīd tas izskatās daudz savādāk. Labi, tu runājies par to, ko sauc par koncepciju. Koncepcija, acīm redzot, padomu laikā izteicās ar kaut kādu plānošanas procesu. Vai ir iespējas mums tagad kaut ko šeit ierunāties par plāniem, vai kā padomu laikā to sauc ģenplāni, ja? Cik viņi bija un varbūt kuri bija tie nozīmīgākie, kuriem varbūt kādi uzdevumi tika izvirzīti un kas tur beigās no tā iznāca? Jā, lūdzu, Velta. Es varu tikai ieminēties par to, ka es savā laikā intervēju institūta pilsētu projekts galveno projektu arhitektu Ainu Tītmani, un viņai kā reiz bija šīs uzdevums piedāvāt plānojumu Jūrmalai, kas bija jau nodibināta kā Jūrmalas pilsēta, un viņa arī ir līdzautore pilsētu plānošanas projektam, kas tika apstiprināts 1970. gadā, bet viņa paralēli tam arī attīstībai piedāvāja kurortu un atpūtas zonas konkrētām vietām, tie Jaunķeperi, Dubulti, Majori Dzintari, Pumpuri Vaivari, un tas jau bija tāds piedāvājums, kā varētu attīstīties turisma schēma. Tas, protams, bija rīkojums no augšas, jo parādījās, es nezinu, kurā gadā vienu brīdi parādījās, ka šī Jūrmala varētu kļūt par vissavienības veselības atpūtas zonu. Nu, jā, Krievis to teicu, es jau uznēs Dravņits, laikam, vai kaut kā apmēram. Jā, un iespējams, ka tas rīkojums nāca no augšas, un viņas vadībā tika Jūrmala sadalīta šīs zonās, lai kaut kādā veidā droši vien to rīkojumu izpildītu, bet nesagrautu to esošo Jūrmalas struktūru, lai viņi tomēr sistematizētu to struktūru, kā varbūt arī Baiba teica, ka sadalot tos zonējumus, kur atradīsies dzīvojamais rajons, kur būs pansionāti, kur būs sanatorijas, kur būs aktīvās zonas, lai tas tomēr būtu pārskatāmi. Bet neko vairāk es arī nevaru pateikt, es neesmu arī vairāk neko pētījusi, bet katrā gadījumā, jā, Aina Tītmani bija viens no cilvēkiem, kas rūpējās tieši par Jūrmalas zaļās zonas attīstību, lai viņu ne tikai apbūvētu, bet arī glābtu tīri kā zaļo zonu. Vai tur nebija kaut kas arī 60. gados, vismaz aptuveni iezīmēts par to attīstību? Ja viņi arī bija kaut kāds plāns, man liekas. Ja viņi ir paralēli. Lielais Jūrmalas pilsētas plāns 60. gadu beigās, un arī 60. gadu beigās šīs zonu plānojumi tika izstrādāti. Bet viņi izstrādāti bija ar tādu periodiskumu līdz pat 82. gadam. Demokrātiskā sabiedrībā parasti ir tā, ka šādi plānošanas procesi gan lielajiem, gan arī mazākiem plānojumiem notiek ar sabiedrības iesaistīšanu. Ir kaut kas zināms, kas tika iesaistīts šī plāna izstrādē, vēl bez tādiem profesionāļiem, no Aina Tītmana, tādi plānotāji, kas ir gatavoti, bet ir vēl kādas bijušas iestrādes no citiem kādiem varbūt laukiem, ja tā varētu izteikties no nozarēm? Vai... Nav man ziņu, bet atkal vienas sarunas rezultātā, kur mēs nesen runājām ar bijušo Jūrmalas pilsētas galveno arhitektu Leonīdu Alksni. Viņš minēja, ka viņš nepiedalījās šo plānu veidošanā, bet viņš uz šiem plāniem balstoties centās Jūrmalā atrast tos nepiesātināmos pieprasījumus pēc sanatorijām, kas nāca no Vissavienības organizācijām, un tomēr, respektējot plānā iezīmētās vietas, izvietot arī tās sanatorijas atbilstoši, protams, tam, kā tas varētu izskatīties plānā. Bet viņam gāja dažādi, jo partijas komitejas pārstāvjiem bija savs viedoklis, kur vajadzētu mājai atrasties, un bija pat kurios gadījums, kad maketā esošu piedāvātu jaunceltni, partijas līderis norāvā to jaunbildu un pagrieza vai ielika citā vietā. Tā kā tas bija laiks, kad bija diezgan grūti pierādīt to savu
patiesību, kādā bija nacionālām, tradicionālām vērtībām, bija tomēr diezgan jācīnās pret to, kāda bija rīkojuma no tā saucamās augšas. Man liekas, ka 80. gadu beigās arī sākās laikam darbs pie kaut kāda atkal nākamā jaunā plānojuma, bet tas laikam tā arī netika līdz galam veikts. Ja? Varbūt tad par šo te Ainas Tītmanas to ģenplānu, varbūt tad, ja kādam ir ko piebilst, lūdzu. Nu, jā, man bija tas prieks es veltīju kādu palielu savu pētniecisko darbu, izlasot visu šo 70. gada šo te apbūves plānojuma paskaidrojumu rakstu. Un ļoti tiešām ar lielu tādu interesi izlasīju un ļoti biju patīkami pārsteigt savā ziņā, cik tas bija ļoti rūpīgs darbs. Tas paskaidrojuma raksts 70. gada. Jā, un cik ļoti daudz tur skaitļu, aprēķinu, schēmu, jā, tāpēc vēl tas, ko tu pieminēji, kad ir tās zonas, tur ir tiešām tajā plānā redzams iedot viena tāda schēma, kuru es arī ļoti bieži izmantoju savā pētījumā, atsaucoties, kad ir sazonētas šīs te 1., 2., 9 zonas bija Jūrmalā nospraustas, jā. Un man ļoti, kā pētniecei, ļoti interesants liekas šīs plāns, kā tiešām padomu laikā strādāja pie pilsētu plānošanas, tur sadalīta tiešām Jūrmala vairākās zonās, teiksim, ļoti, teiksim, sistematizēta arī nosaukta dažādu veidu kurortu atpūta, bija tā saucamā organizētā atpūta, tad ir neorganizētā atpūta, individuālā atpūta, un par katru atpūtas veidu tur ļoti liela apraksti. Ļoti liela arī uzmanība plānā tika veltīta rūpnieciskajiem rajoniem, Slokai, arī Kūdrai. Un tas plāns kopumā atstāja man ļoti tādu iespaidu, ka tas tāds pārdomāts plāns. Tur tiešām cilvēki ļoti pārdomāti tam visam piegāja, līdz ar to tieši pēc šī plāna izlasīšanas es arī pati uz tiem kauguriem sāku skatīties pilnīgi savādāk. Plāns ir fantastisks, un man prieks, ka viņš ir saglabājies, jā, jo cita plānošanas dokumenta Jūrmalā es neesmu vēl atradusi. Es esmu atradusi vēl atsauces uz to, kad ir 1960. gadā bijis tāds Jūrmalas, teiksim, tādas kūrvietu plāns, kur sadala, ka, teiksim, dubulti ir paredzēti tikai sanatorijām, teiksim, Kuņģa Zarnu trakts, tad tur Majori ir tādām sanatorijām, tad tur Meluži ir bērnu sanatorijas un Jaunķem arī tāds. Tas ir tāds vispārīgs plāns, bet tas jau tiešām ir no 60. gadiem un acīm redzot balstoties uz šo plānu, piemēram, jau 1964. gadā tika uzbūvēta mūsu vismīļākā un cienījamākā sanatorija, kas vēl šobrīd darbojās, Jaunķemeru sanatorija, 64. gads. Tāpēc uz tā plāna jau balstoties sāka būvēt tā saucamās, kā es to saucu, lielmēroga kurortu objektus. Bet jā, kā tāds plāns, kas ir saglabājies un, teiksim, tiešām iegājies apritē, tas ir tas 70. gada plāns. Pumpuri Jaundabulta pionieru nometnēm tur arī iekšā, es tur biju pionieru vadītājs. Man jāskatās, ir tāds, bet tas ir 60. gada, bet cik es saprotu, kad 60. gados tiešām bija visas Latvijas un visas tātad Padomju Savienības tādas lielais kurorta plāns, tad bija Latvijas kurorta plāns, jā, un tad uz šī bāzes, un man pat liekas, ka 59. gadā, kad apvienoja Jūrmalu, tas tieši arī bija saistīts ar šo te pirmo 60. gada šo te Latvijas kūrvietu plānu, uz ko pamata tad arī Jūrmala apvienoja. Tas bija tāds kopējs ieskats. Artur, jums arī ir kaut kas par šo plānu? Man liekas vispār, ka tā plānošana Padomju Savienībā tā ir viena lieta,
Un tad tālāk, kas notiek pēc tās plāna pieņemšanas, tur parasti tas viss izskatās. Es varētu komentēt tādu, gan šo, gan iepriekšējo jautājumu par to demokrātisku sabiedrību, kur apspriež un izvērtē lietas. Es varu secināt to, ko es redzēju. Es augu 70. 80. gados, diezgan vēroju, kā Jūrmala mainījās. Un ko es varu pateikt, ir viena lieta, kas bija plānots, ko Baiba minēja, tur kuņģa, tur laustām kājām, varbūt vēl kaut kādu sanatoriju, vēl kaut kam, un saplānots. Bet dzīvē tas viss nenotika, jo bija interešu grupas, kas jo acīm redzami tā padomu okupācijas laikā tā vietējā kompartija, kur bija tas lēņa turētājs šeit, kas guva to labumu no šīs teritorijas, viņi Jūrmalu redzēja kā vērtīgu, kā pērli, kā vērtīgu vietu. Un līdz ar to viņi arī skatījās, lai nepārcenstos ar tām vissavienības mēroga jaunbūvēm. Līdz ar to es varu teikt, ka ir tas, kas ir noticis, viņi centušies tā delikāti ielikt tos objektus vietā. Protams, ļoti traumatiski konkrētam kvartālam, jo pēc Le Corbusier, kā ja mums ir paredzēta augstbūve, tad viņi prasa lielu teritoriju. Tas nozīmē, ka katra sanatorija, ko novieto, tur nojauc veselu kvartālu vasarnīcām vai kādām ģimenes mājām. Tas, protams, ir traumatiski tiem, kas tur ir. No otras puses, pēc tam gadiem ejot, varam secināt, ka tā sanatorija sēž skaistā meža parka vidē, izskatās harmoniski. Jā, es varu par to diezgan daudz pakomentēt par to, kā tās sanatorijas tiešām tika ievietots konkrētā zemes gabalā, ja? Un īstenībā ar manu, teiksim, es skatoties uz tām lielmēroga augstceltnēm, tiešām novērtēju, ka daudzas tiešām ir ļoti forši iesēdinātas. Manā vērtējumā lielmēroga kurorta, teiksim, objektu Jūrmalā ir salīdzinoši daudz. Es 2021. gadā izlaidu zinātnisko publikāciju, kur tieši apkopoju visus tik, cik man izdevās lielmēroga kurorta objektus, kas ir virs 1000 kvadrātmetriem. Un tur man ir sarakstā 42 objekti, no kuriem tiešām arī kāda puse ir 20 tādas lielas, skaistas augstceltnes sanatorijas. Un uz Jūrmalas to mērogu tas ir daudz. Un ja mēs paskatāmies, kāpēc arī Dokomoma aktualizējās Jūrmalas tēma, tas ir tieši šo lielmēroga kurortu objektu augstceltņu dēļ, jo tiešām Jūrmalā viņu ir ļoti daudz, un kā tipoloģija tā ir absolūti blīva un īstenībā tiešām unikāla pilsēta arī Latvijas mērogā un īstenībā arī Baltijas valstu mērogā, ka tik liels koncentrāts ar šiem objektiem ir sabūvēts. Un, protams, kad viena no pirmajām manām, teiksim, tādām izpētes interesēm bija, kā pēc kādiem principiem vai pēc kādiem kritērijiem šie objekti atrodas tur, kur viņi atrodas. Kāpēc viņi ir, teiksim, Lielupas viesnīca, kāpēc viņi ir tieši tur vai teiksim tā. Un tā mana atziņa ir tāda, kas arī publicēs tajā zinātniskajā publikācijā, ir, kad īstenībā visi šie kurortu objekti attīstījās ļoti pakāpeniski. Sākumā bija tas pirmais scenārijs bija vēsturiskajās koka ēkās ienāk sanatorijas iestāde, kas aptver, teiksim, vesela kvartāla ietvaros, esošajās ēkās tiek vienkārši ierīkota sanatorija, kad, teiksim, vasarnīcas ir kā guļamkorpusi. Nākamais etaps bija, ka tur, kur jau ir izveidotas šīs sanatorijas, kas ir faktiski tiešām randomā, ja? Un varbūt daudzas jau vēl no brīvās laikiem bija kā dziednīcas. Ja? Tad tur sākas paplašināšana, piebūvīta tā. Pēc tam nākošais ir, ka jau nevis piebūvīta, bet jau nojauc mājiņu un piebūvē lielāku mājiņu. Ja? Un tad tas nākamais etaps, ka uz esošās bāzes, tur, kur bija kādreiz šīs kvartāls ar vēsturisko sanatoriju, kas ir izvietota vēsturiskajās ēkās, viņu nojauc un uzbūvē šo milzīgo kompleksu. Un līdz ar to
tas izvietojums, es nevaru pateikt, kā pētot šo jautājumu, es nevaru pateikt, ka tur kaut kas bija šausmīgi pārdomāts. Manā uztverē tas bija tā, ka bija viena sanatorija un viņa paplašinājās un attīstījās. Un attīstības pēdējais posms bija šī lielmēroga objekts. Un līdz ar to, teiksim, ļoti labs piemērs ir arī šis te Marienbādes piemērs, ja, kad bija Marienbāde un tieši blakus viņai kā paplašinājumu uzbūvēja gan to, kas ir Ērgļu 2, gan arī pašu Marienbādi, kas ir tas, teiksim, pašas 50. gadu objekts. Ja. Tad bija kaut kādas jau iestrādnes jau no cara laikiem, jau no starpkara perioda, kur šīs dziednīcas attīstījās, un tad nāca lielie objekti. Tur es nekādu lielo plānu un kaut kādu plānošanas metodoloģiju šo objektu izvietojumā es nesaredzu. Nu jā, es sāku strādāt Jūrmalā un darboties 80. gados, un tad man tieši tas, par ko iesāka Baiba runāt, radīja šo jautājumu, jo es te varu dažus nosaukt, nezinu, vai tas jums ko izteiks. Fabrīcijus vārdu nosauktā sanatorija, Gorkī vārdā nosauktā sanatorija, sanatorija Buldur. Ja? Viņas viss atradās vēsturiskajās koka ēkās, bet viņi tur mocījās ar šīm ēkām, jo tāpēc, kad viņa, tā teikt, amortizācija un vispārējais, bet paldies Dievam, viņas bija. Un tad iznāk tā, ka viņi tur bija spiesti pagaidām būt, kamēr nebija tātad līdzekļi dabūt, kamēr nebija izsisti fondi, ja? Tātad realitātē tas viss būtu aizgājis, tā teikt, vēsturiskajā apbūvē pagalam, bet tai vietā būtu izveidojies tāds kaut kāds kompleks, kurā būtu, teiksim, nu tātad ir šī te veiksmīgākā, no arhitektūras viedokļa, tai kvartālā iesēdināšana, bet tas bija padomju varas patiesībā, nu, nespējas vai bezspējas saulaicīgi to visu pārveidot par padomu kurortu ar jaunām būvēm. Viņi bija spiesti tur sēdētais vēsturiskajās ēciņās. Nē, tas bija tiešām, Rihard, tas, kā es redzēju, kā attīstās šī apbūve, tas tiešām būtu bijis laika jautājums. Tas būtu laika jautājums, tas būtu bijis tikai laika jautājums, skaidrs, jo kā šo te scenāriju ietvaros, tad nākamais būtu tiešām, kad tās individuālā sanatorija, kas bija tajās vētur, viņi atrod līdzeklīšus un uzbūvē lielo. Skaidrs, labi, jā. Tāpat ar tur liekas izskatās, jā? Protams, ka tā attīstība, kā tās sanatorijas sākās tiešām nacionalizējot kādas pansijas, viņas apvienojot, tāpat arī kās pionieru nometnes veidojās vairākas atņemto vasarnīcu vietā. Bet, ja mēs aplūkojam šīs lielās sanatorijas, nu nav viņas nejauši ieliks no pilsētu būvnieciskā aspekta aplūkojot, mēs redzam tāpat viesnīca Lielupa, ko Baiba minēja, viņa ir uzlikta uz tās pašas asas, kas ir tā vidusiela, kas uz otras puses ir Belarūsija. Jā, tieši, jo tad viņi faktiski apzināti izjauca to asi, kas bija uz baznīcu, uz Bulduru baznīcu, uzasēta vidusiela. Viņi izveidoja savu jaunu sistēmu, uzspieda savu kārtību, protams, ka izmantojot tos mākslinieskos paņēmienus, kas tādā laikā bija modernisms, ko bija jau piedāvāja šādas risinājumus. Jā, bet sākotnēji arī Lielupes šis te faktiski padomu laikos tā bija pansionāts. Tad viņš jau arī bija tas projekts, kas šobrīd tā lielā ēka. Projektā mēs redzam, ka tas ir spaļnī korpus. Un vēl kāda, un īstenībā arī Lielupa bija uzbūvēta uz kādreiz esošās bāzes, kur jau bija vecās vēsturiskās ēkas ar mazāku Lielupas pansionātu. Un vēl nesen, teiksim tā, vēl pat tad, kad jau bija uzbūvēts šis lielais spaļnīs korpus, guļām korpus Latvijas. Jā, guļām korpus, tur blakus vēl joprojām bija ēdnīcas, tā kā vasarnīcā iekārtotā ēdnīca uz stūra. Smuka kocenīte, un 50. gados arī vēl viens projekts, ko es apskatīju, bija kā šo te koceni pārvērš par šo te ēdnīcas ēku. Respektīvi, tā attīstība vienmēr sākotnēji bija, ka viņi ieiet šajā kvartālā ar
ar sanatorijas iestādi, kur izvietots vairākās, un tad viņa attīstās, nojauc iepriekšējo, uzbliež jaunu. Skaidrs, ka šajā Lielupas variantā, Belarusijas variantā tiešām arī pazaudēja ielu struktūru. Bet arī tad pēc tam šo ēdnīcas ēku, jā, tad arī pārbūvē pa dzīvokļu ēku tur uz stūra, jā, meža un kura tur iela, jā. Tāpēc arī Lielupu es savā pētnieciskajā darbā arī uztveru kā tādu nākamo soli, jau teiksim, kur jau bija vēsturiskā sanatorija vecajās ēkās. Nu jā, bet tas ir, tu tagad runā par tās sanatorijas saimniecisko darbību, jo skaidrs, ka viņiem bija vienā kvartālā, viņiem bija ēdnīca kaut kur tālāk, vispār prom pie Bākas, viņiem bija vēl kaut kāda vannu iestāde, bet mēs jau runājam par arhitektūru taisni, kas ir locēta konkrētās vietās. Nu jā, tāpēc es saku, ka bet viņa tas, nav ka viņiem nejauša. bija piedāvas viss, tas jau ir... Jā, bet īstenībā tur, kur pašā sākumā padomju periodā, kur izveidojās tās sanatorijas, un tā viņas attīstījās, un dažas sanatorijas attīstījās kā lielmēroga objekts, kas ir pēdējā, bet viņi pārsvarā tur arī attīstījās, tajā teritorijā viņi arī attīstījās. Piemēram, tas pats, nevis Fabrīcijus, bet tas, kas tagad bija Molberga vasarnīcā, kāda bija Gorkija. Tā bija Gorkija vārdā nosauktā jā, sanatorija. skatoties, kā attīstās Gorkijas. Gorkijas ir trešā, teiksim, pēc manām domām, trešais scenārijs. Kāds bija, kad ir šis te vēsturiskā vasarnīca un blakus burtiski piebūvēta tātad trīsstāvīga laikam ķieģeļa. Trīsstāvīga ķieģeļa guļam korpus. Un tā Gorkija vasarnīca, tas Molbergs bija tātad bibliotēka laikam, jā? Tā bija bibliotēka, jā. Tieši tā, un tā tas attīstās. Bija kaut kur sākumā vienmēr bija vēsturiskais objekts, un tad viņš kaut kā attīstās vai nu piebūve, vai nu totāli pārbūve, vai nu viņa tur nones un uzbūvē pilnīgi citu jaunu. Un tas pēc šāda principa īstenībā Jūrmalā arī izveidojās šie lielmēroga kurorta objekti. Nu, arī to var saukt par plānošanu, jā, vai ne? Tieši tā. Ja kāds izsit fonds, dabūt tur tātad kaut jā, kādas tā tādas tas tiešām arī bija. Jā, tā tas bija, bet es tad pārnesu vēl to sarunas smagumu drusku uz Jūrmalas tradicionālu arhitektūru, jo 70. gada šie ģenplāns izraisīja arī zinām reakciju to cilvēku attieksmē, kur tomēr saprata, ka nevar tā vienkārši nerēķināties ar vēsturisku abūmu. Man liekas, ka Tītmanei, ja tu lasīji, bija rakstīts tomēr, kad šīs te koka ēkas Jūrmalas ir morāli un fiziski novecojušas. Es tādu teikumu atceros. Jā. Tur bija pateikts, jā, ka tiek paredzēts pakāpeniski nomainīt apbūvi. Tieši tā. Un lūk, tātad Arhitektu savienības sarīkoja, es tagad varētu kļūdīties pa vienu gadu, tikai 71. gadā laikam tādu diezgan lielu sanāksmi, kurā šis Ainas Tītmans plānojums tika apspriests jau tādā plašākā sabiedrībā. Un tur uzstājās tātad Gunārs Jansons, arhitekts, un vēlāk Gunāra Jansona šo te uzstāšanos Vaidelots Apsīts izvērst tālāk jau plašākos rakstos žurnālā Māksla. Un tātad Gunārs Jansons bija pirmais, kurš sāka runāt par to, ka koka arhitektūrai arī ir savu vērtību, ne tikai Jūrmalā, bet Latvijā. Viņam ir arī grāmata, Kurzemes senās koka ēkas tāda, ja. Jūrmala gan tur nav pieminēta, bet es šo referātu dabūju, un tas bija pirmais, ar ko es vispār Jūrmalā sākot strādāt, iepazinos, runājot par vēsturisku arhitektūru, kā mēs tur tagad sakam, kas ir tā vērtīgā koka arhitektūra. Es tikos arī ar pašu Gunāru Jansonu, viņš bija diezgan vēss un atturīgs, viņš tā īpaši daudz neko negribēja par to runāt, bet katrā ziņā tie bija cilvēki, kuri pēc šī te ģenplāna sāka tomēr mēģināt ievirzīt tās sliedus un to runāšanu šīs koka arhitektūras rehabilitācijas virzienā, ja. Es tā pieņemu, ka tam bija tomēr savu reakciju, jo pirmie kaut kādi arī tādi novērtējumi šīs arhitektūras profesionālie sāk parādīties 80. gados, kad vispār izveidojās kaut kāda vērtību skala tam, kā vispār uz to skatīties. Jo, kā mēs zinām, tad mūra arhitektūra tur ir vairāk vai mazāk. Tur arī pazīstam arhitekti arī skaidrs, bet kas ir koka arhitektūra? Labākā gadījumā vai ne kaut kāda kultūra vidas
elementi, kuri, teiksim, atsvaidzina vai rada atmosfēru, bet ne pati arhitektūra kā tāda, nevis pati ēka kā arhitektūras vērtība. Bet tad ar 80 gadiem šī atziņa sāk mainīties. Paldies Gunāram Jansonam un Vaidelotiem Apsītim. Vismaz tā es esmu to konstatējis un secinājis. Un kā tad izskatās tas šobrīd? Vai mēs varam, teiksim, šī te plāna, tā kā mēs runājām, šī plāna iezīmēšana attiecībā uz pilsētas attīstību, nesaudzēja jau tomēr šo koku arhitektūru, šis plānojums, viņš, kā jau tu teici, bija tomēr viņu paredzējis, tā teikt, transformēt palēnām, ja tā saudzīgi varētu izteikties. Ja? Tomēr tā tas izskatījās. Nē, teiksim, jā, uz šo brīdi, uz 2022. gadu mums joprojām būtu Padomju Savienība, tad noteikti Jūrmala būtu pakāpeniski nomainījusi apbūvi. Bet es vēlreiz atkārtošu, jā, tad es uzskatu, ka Kauguri, kā ar šo savu dzīvojamo masīvu, ļoti lielu īstenībā Jūrmalas mēroga, ļoti daudz kompensēja un ļoti izglāba īstenībā tieši Rīgas Jūrmala un īstenībā arī Ķemerus. Ja mēs paskatāmies, kas ir no dzīvojamā fonda uzbūvēt Ķemeros, tad tā ir viena tāda pudurītes ar pāris ēkām, tur bišķi tādā, es pat nevaru pateikt, tur vienā tādā pie mežiņa mazā vietiņā, neuzkrītošā, ja. Man ļoti interesanti, runājot par šo te attieksmi pret koka mantojumu, arī ļoti šķiet interesanta epizode, arī, kas notika jau 80. gadu beigās par to, ka tomēr jau ir bijuši kultūras pieminekļi, jā, kaut kas jau bija iekļauts kultūras pieminekļos no Jūrmalas, un man kopumā vispār viss šis 80. 90. gadi, kur tiešām notika ļoti intensīvs darbs, teiksim, pie šīs koka arhitektūras vērtības teiksim, tādas novērtēšanas un popularizēšanas. Man vispār liekas ļoti tāds noslēpumains un ļoti, es vēl joprojām viņu tā līdz galam neizprotu, bet tas bija ļoti tāds svarīgs posms Jūrmalas arhitektūras dzīvē, un arī pateicoties tev, Rihard, es domāju, tu tiešām esi šī perioda 90. gadu varonis Jūrmalā, un īstenībā šobrīd situācija, es gribu pateikt, ka tas darbs, ko it sevišķi to arī Rihardas ieguldījis 90. gados, tiešām ar savu nostāju, ar savu pētniecības darbu, viņš tikai tagad, es burtiski jūtu, ka viņš 2020. gadā, tagad burtiski pāris gadus, viņš šobrīd tieši gavilē visas tās koncepcijas un nostādnes, kas bija 90. ieliktas, viņas tieši tikai tagad sāk gavilēt. Un mums bija vajadzīgi 30 gadi, lai tiešām arī sabiedrības acīs rehabilitētu visu tieši šo koku arhitektūru, jo es redzu, ka ka koka arhitektūra šobrīd viņa tiešām plaukst un tiešām arī sabiedrība viņu beidzot sāk tiešām katru koka gabaliņu mīlēt. Bet tieši sabiedrība, un tas pat, jā, un tas tika beidzot atnests, jā. Tas, kas 90. gados ielikts, tā sēkla, viņa šobrīd ir, viņa jau plaukst, bet ne ātrāk. Jā, tas ir tāds diezgan kompleks, man liekas, process, kas ir pa visu Latviju, nav tikai Jūrmala vien. Jā, bet tas īstenībā, jā, tā sabiedrība ir izaugusi un tā sabiedrība pieņēma šo informāciju. Sabiedrība pieņēma un beidzot saprata šo informāciju, kas 90. bija ielikta. Jo, protams, 90. un arī pirms tam šī nevērība pret koka arhitektūru, viņa bija arī tā dedzināšana šausmīgā, kas bija koka arhitektūras un viss tā vēsture. Es saku, es viņu pētu šo periodu un es viņu nesaprotu savā ziņā, jo priekš manas koka arhitektūrai vienmēr ir vērtība.